Gada nogale noteikti ir tas laiks, kad nav iespējams pārpucēties. Ir dažādi pasākumi, balles, koncerti, un dāmas no saviem skapiem var vilkt ārā samtus, mežģīnas, pērles. Idejas, kā to visu pareizi gaumīgi sakombinēt, ir radušās modes māksliniecei Jolantai Ozolapai. Gluži kā krāšņi pavasara ziedi ziemas baltumā un augstumā, sveču gaismās un dzirkstot svētku šampanietim, mājīgā nelielu draugu kompānijā tika prezentēti mākslinieces Jolantas Ozolapas graznie tērpi. Elegantas pamatnoteikumu ievērošana, melnbaltās toņu gammas, savienojumā ar sarežģītām piegrieznēm. Šīs kleitas, blūzes un pat mēteļus noteikti iedala svētku izgājienam paredzētajā garderobas sadaļā. Es novēlu katram cilvēkam, lai eņģelis pieskarās, jo tad, kad tas notiek, tad tā ir tāda sajūta, kad lido šīs idejas pa gaisu un var uztaisīt tādu kolekciju, kādu es esmu radījuši šobrīd. Bet es novēlu arī katram cilvēkam sajust to eņģeli tāpēc, lai viņam būtu tā sajūta, ka kāds viņu sargā. Pašreizējās modes tendences pasaulē ļauj sievietēm būt radošām kā vēl nekad. Stingrie kanoni ir noslēpti dziļākajos plauktos, zaļā gaisma tiek dota visdažādāko materiālu un stilu kombinācijām. Samts ar pērļu izšuvumiem, kašmirs ar mežģīnēm un kažokādām, grezni, bet nepārspīlēti. Kādas ir mākslinieces aktuālākās svētku tērpu tendences? Man tās noteikti būtu melnbaltas, tās būtu skaistas vakarkleitas, samts, mežģīnas, mazliet kādi skaisti tur mirdzoši akmeņi, un arī var kādu skaistu krāgu vai ūdeli vai lapsādu. Bet noteikti nebaidīties, drosmīgi. Sievietes svētkos var ļauties sajusties kā princeses, karalienes vai eņģeļi. Tas nu ir katras personības izvēles ziņā, bet tēlu vēlams veidot izsmalcinātu un grezni.